Un tagad startēs Klāra Pītersa, īrijas sportiste, kas dzimusi Vācijā. Droši vien mūsu centīgākie skatītāji viņu jau pazīst. Arī jāsaka, ka viņa nav tā spēcīgākā sportista kvalifikācijās, starp citu viņa zaudē arī mūsu Alinai Fjodorovai un diezgan daudz, 18 punktus, bet ieņem vērā, ka tur sportistus veica izvēles programmu. Tā kā es domāju, viena no mūsu Alinas Fjodorovas sāncensēm. Faktiski to var teikt par visām šīm pirmās grupas dalībniecēm. Nu, ko lai es saku, nedomāju, ka viņi ir konkurenti un nav ko sev tur sist pa pieri. Lēcienu izvēle jau vien norāda, ka 3 apgriezienu lēcieni nav viņas kontā, nec Salkaus, nec Tulups netika pat mēģināts, kas kādē 2-2 ietvarot Luts, pēc tam atsevišķi viena apgrieziena flips, pie tam viņš atradās programmā tādā vietā, ka skaidrs, ka viņi pat nemēģinās viņu liekt 3-kāršu, un redzējām arī 2-kāršais, nekas tur nesanāca. Tātad būtībā visa programma bija nocentrēta uz piruetēm, bet, nu, diemžēl, pirueta atliecoties, domāju, ka viņai būs bezvērtības, jo atliekšanās poza sāns bija ļoti grūti un tāda izteikti pietuvināta atliekšanās pozē uz sāniem, bet piruetē atpakaļ bija tikai 3 apgriezieni. Tātad, ja tehniskie speciālisti ieskait, nu, lūk, šeit aksels 2,5 un arī nepārāk piegriezts. Ja, teiksim, tehniskie speciālisti ieskait, ka sāns nolieciens ir atbilstoši prasībām, šī gadījumā minimālais kaut vai līmenis tiek ieskaitīts. Bet, ja to neieskaita nepietiekamā ķermeņa noliekšanās leņķa dēļ, tad tikai tie 2,5 apgriezieni, kas pēc tam bija atliecoties atpakaļ, paši pa sevi neveido bāzes vērtību piruetē. Tātad iespējams, ka vispār 3 elementi ir bezvērtības šeit. Nu, un arī, piemēram, pirmais ieleciens vilciņā, knapi izvilkti 8 apgriezieni, diezgan tādā lēnā rotācijā, nu, tur nekas vairāk par otro līmeni labākā gadījumā nevar būt. Tā kā, nu, neteiksim, ko pat viduvēji. 20 gadi Klārai Pītersai, jau teicu, viņa dzimusi Vācijā, trenējās un pastāvīgi dzīvo Amerikas Savienotajās valstīs. Nu, īrijā laikam šīs daļslidošanas tradīcijas nav tik spēcīgas, lai to darītu. Nu,
3 reizes ir startējis Eiropas čempionātos, ir bijusi neliela izaugsme. Pirmoreiz 38. vieta, pēc tam 36. un pagājušo gadu labākais rezultāts 27. vieta. Nu, vēl pagājušajā gadā viņi startēja arī pasaules čempionātā, taču tālāk par kvalifikāciju izcīnīto 21. vietu netika. Nu, te jāņem vērā tiešām, ja viņi nelec 3-kāršos lecienus, tad ļoti grūti ir izcīnīt, teiksim, vietu kaut vai, pat, es domāju, 3. desmitā. Nu, vienkārši neatbilst prasībām, ja pat elementārajās prasībās ir, ka jābūt 2-3 apgriezienu lecieniem programmā. Un iezinu, ka to nedara, bet vēl startēšanīs sacensībās nozīmē, ka jau a priori. 30,88, tātad šobrīd sliktākais rezultāts.